Demokrāti zaudē atbalstu no visiem, jo viņi ir kļuvuši pilnīgi traki, un Bils Mārs vairs netur mēli aiz zobiem. Es domāju, vienkārši paklausieties, ko viņš par to saka. Un visbeidzot, jauns noteikums. Donalds Trumps ir pateicis triljonu melu, bet kad viņš saka, ka Amerikas demokrātiskie sociālisti patiesībā ir komunisti, tas nav viens no tiem. Un tā ir taisnība. Tā nav. Nav grūti to pierādīt, vienkārši citējot DSA un viņu kandidātus. J.D. Vance bija raidījumā, un es viņam teicu, ka ja Demokrātu partija turpinās virzīties DSA virzienā, mana balss vēl nebija izšķirta. Un visu atvaļinājumu es tikai dzirdēju, ak, Dievs, tu tagad esi republikānis. Nē, to es neteicu. Es teicu, mana balss vēl nebija izšķirskija. Un lūk, kāpēc. Jo nepagaina nedēļa, kad es nelasīju par kādu jaunizvēlētu, aizraujošu jaunu seju Demokrātu partijā. Un tad, kad šī seja atver muti, ārā nāk komunistiskais manifests vai kādas citas trakās muļķības. Šis nav joks. Bils parasti ir smieklīgs, bet šoreiz tas nav jautri. Tas ir neticami sirdi plosoši un skumji. Viņam ir pilnīga taisnība. Un demokrāti visur, ļaujot ienākt DSA, kas ir traki ekstrēmistiski ideologi, būtībā ir pārdevuši savu partiju, un viņiem vairs nav kur doties. Jo, ja esi demokrāts, tu neesi republikānis, bet tas nenozīmē, ka esi pilnīgi traks DSA atbalstītājs. Es domāju, tas ir sirdi plosoši. Atkal vienkārši izlasīsim citātus. DSA platforma saka, tavs darbs, tu strādā tik daudz, cik spēj un ne vairāk kā nepieciešams. Ja tas būtu vēl tuvāk Kārlim Marksam un viņa teicienam no katra pēc spējām, katram pēc vajadzībām, viņus iesūdzētu par plaģiātismu. Ņujorkas mērs Mondani reiz tvītoja Kārļa Marksa vārdus tieši tāpat. Viņi nemēģina to slēpt. Viņa populārākais ietekmētājs, Hasans Paikers, uzskata, ka komunisms ir tik stilīgs. Viņš sēro par divu no visasiņainākajiem režīmiem vēsturē krišanu – Padomju Savienību un priekšsēdētāju Mao Ķīnu. Starp citu, viņš arī saka, ka Amerika bija pelnījusi 11. septembri. Ja jūs vienkārši apskatāt lietas, ko šis cilvēks Hasans Paikers saka, bet ir vēl daudzas citas lietas, ko komunistiskā partija, kas tagad Amerikā pazīstama kā DSA, ir publiski gatavi atzīt, un viņi to neslēpj. Tas ir tas, kas viņos ir tik biedējošs. Viņi ir paveikuši tik daudz darba, ieviešot propagandu cilvēku prātos, ka tagad var teikt lietas, kas vēl pirms dažiem gadiem būtu bijušas pilnīgi nepieņemamas, un viņiem nav bail. Viņi to neslēpj. Viņi nemēģina iefiltrēties. Viņi to burtiski saka skaļi. Viņu līderi saka tādas lietas kā, jā, mums vajag demokrātus, jo mēs vienkārši dabūsim viņu balsis. Mēs nevaram dabūt republikāņu balsis, un tad mēs viņus visus izmetīsim. Mondani galvenais palīgs Sija Vīvere teica, ja tu netici valdības svētajām tiesībām atsavināt īpašumu, viss ir beidzies. Un padarīt balto vidusšķiru nabadzīgu. Kau? Tas ir mērķis? Atkal, tas nav smieklīgi. Tā patiesībā domā šī sieviete, ka vajadzētu padarīt balto vidusšķiru nabadzīgu. Tas domāts, lai iebiedētu cilvēkus, lai viņi balsotu par tevi, vai ne? Viena no jaunajām, drīzumā par demokrātu kongresu locekli kļūstošajām Darlēzija Ševaļē atbalsta atsavināšanu. Viņa ir traka. Īpašumus no izīrētājiem un teica, atsaviniet ražošanas līdzekļus. Mondani ir teicis, ka gala mērķis ir ražošanas līdzekļu atsavināšana. Es domāju, ka viņi vēlas atsavināt ražošanas līdzekļus. Atkal, tas nav smieklīgi, tas ir biedējoši. Patiesībā tas ir šausminoši. Varbūt tu to palaidi garām skolā vai vispār neapmeklēji skolu, bet tā ir komunisma būtība. Tagad DSA ietvaros koalīcija, ko sauc par marksistu vienotības grupu, gūst virsroku. Un man viņiem ir jāuzticas, kad viņu vārdi ir šādi. Mūsu apņemšanās ir ilgtermiņa cīņa par pilnībā atbrīvotu bezšķiru sabiedrību. Vienā vārdā – komunisms. Ko viņiem vēl vajag darīt? Tvītog? Ievēlēt vairāk komunistu? Jā, Sija Vīvere to izdarīja. Jā. Labi, es priecājos, ka esi šokēts. Cilvēkiem ir jāapzinās, ka tas notiek. Viņiem tiešām tas ir jāapzinās. Tas ir pilnīgs komunisms, kad cilvēki runā par Mondani, runa nav tikai par islamizāciju. Tas nav tikai tas. Viņš ir pilnīgs radikāls komunists. Un ir biedējoši dzirdēt un redzēt arvien vairāk šādu lietu. Es mīlu liekulīgo Ameriku. Tiešām mīlu. Redziet, liberāļi pēkšņi iemīļojuši pāvestu. Pāvestu, kurš pirms 2 nedēļām bija visos virsrakstos. Zināt, kāpēc? Exorcismi. Jā, viss tā lielā runāšana par to, ka mums jāveic eksorcismi. Dēmoni ir visapkārt, velni. Lūk, kas tas sasodītais pāvests tāds ir, saproti? Cilvēks, kurš veic eksorcismus, neatbalsta viendzimuma laulības, nepieļauj sievietes priesteres, bet tagad, jo viņš strīdās ar Trumpu, MSNBC dievina šo cilvēku. Par viņu no tribīnes runā Čaks Šūmers un Ēriks Svolvels. Lūk, kā ir. Kreisā partija
demokrāti ir pilnībā apmaldījušies. Kad tu papēti, kam tic DSA un viņa plānu sistemātiski pārņemt varu, tu sāc saprast, ka tā vairs nav teorija. Tas vairs nav kaut kas tāds kā, komunisti kaut kur tālu. Šāda veida lietu dēļ 1960. gados šos cilvēkus visus arestētu un ieslodzīt uz mūžu. Un tagad viņus ievēl un balso par viņiem. Un, draugi, ir pienācis laiks mosties. Paldies par jūsu uzmanību šim jautājumam.